kaut kur pa vidu, un tas ir viszemāk. Griezumi visi ir tādi paši, horizontāli griezumi. Šis visaugstāk griežot var redzēt no Kornulanterius tādas strauziņas un drusciņi no Kornuposterius vai Kornulanterius te kaut kur šīs te vietas. Tad drusciņi zemāk jau griežot var redzēt pašcentrāli. Nu, nav pašcentrāls, tas ir tripulsterciels. Nu, Kornuposterius var redzēt. Tie tukšie būtu domāti plexus choroideus šķietē, kas producē likvoru. Un šeit ir vienāds griezums, un šeit arī atliekas no Kornulanterius, te tripulsterciels un te Kornulanterius. Posterius atvainojiet. Tad šis ir brīnišķīgs ar to, ka te var redzēt no Aleksei. Jūs izmaucījāt. Nu, klūs, ko daudz? Kura daļa? Pāris anterior. Kāput nuklus kādā tas? Kāput nuklei kaudātī, jo viņš arī tāds izlocīts. Galva priekšā resnāk, un tad ķermenis tievāks un astrīstam tievi. Un parasti galvu var redzēt, un, ja ļoti labs griezums, varbūt no astes arī mazgalvu redzēt. Nu, tad te ir kāput nuklei kaudātī visu redzam, tikai dažāda lieluma. Tad šeit ir... Šis nuklus lenti. Nav vēl. Šis ir talamus no iepriekšējās reizes. Diencephalus. Strauji starp abiem talamusiem ir ventriculus šeit arī ir talamus redzams. Nu jā, tas caurskatīs. Tas ir corpus callosum, jā? Tad, tagad talamus, tas ir no iepriekšējās reizes. Tad no šīs reizes. Aleksei, jūs izmaucījāt? Šitais ir žogs? Vai ne, parakrāsnes žogs? Tas ir lentiformis, jā. Jā, nuklus lentiformis. Nu, tā kutāna daļa ir briesmīgi labi redzama, nu tāda riktīgi tumša, un tā logas palvidus tā kā jāpiedomā. Jo tad uzreiz nāk dālies tā stranga valsts. Kapsulante. Jā. Tā mums nevar redzēt, jā? Tas slikti. Ko nevar redzēt? Žogu. Ar žogu ir, jā. No žogu ir tā, ka man izskatās, ka šī ir baltā viela, bet jā, varbūt viņi pielika tie deguni, varbūt, ka tur arī klaustrum var atrast. Nu, nē. Jā, tā būs arī baltā iela. Tātad kapsulīna tērna būtu šeit, te ir kaut kāda tāda kā drusciņa no nuklus lentiformis, un te jau atkal ir baltā viela, un tālāk nāk jau garojas. Ar klaustumu šeit man nav nekā, nu, varbūt šeit. Nu, jā, kad, ja tā īsteni jāapgalvo, ka te ir arī klaustrumi, nu, varbūt, ka te kaut kāda tāda tumšāka joslīna. Te ir nuklus lentiformis, un tad it kā te ir tāds tumšāks, un apkārt ir gaišāks. Nu, ja jūs piekrītiet, man liekas, ka tā varētu būt, jā, šis būtu nuklus lentiformis, un tad tāda tievāka, melnāka, nu, ne melnāka, bet tumšāka joslīna. Var saskatīt? Aleksei. Nu jā, kaut kā. Bet šitais ožas centrs, ožas kodols, viņu nevar redzēt. Es vispār neredzu. Jūs par to rinēt, jā. Nē, rinencephalā. No, tāda oža. Korpus amigdaloidam vienā no zīmējumiem. Es tev. Jā, tad es viņus paņemšu līdzi jau.